Vai jūs zināt, kurai Latvijas pilsētā ir visraženākās auto ražošanas tradīcijas? Tā bez šaubām ir Jelgava, jo šeit izrādās ir saražots, jeb uzbūvēts pirmais automobīls Latvijas un arī Lietuvas teritorijā. Un, protams, šeit atradās arī kādreiz slavenais RAF. Pat vesels rajons joprojām saucās tieši tā. Līdz ražošanas atjaunošanai laikam kāds mirklis ir jāpagaida, toties tirzniecība iet no rokas. Un šodien mēs esam liecinieki jauna Škodas autosalona atklāšanai Jelgavā, un tas saucas Absolut Auto-Mitau. 27. martā pašā Zemgales sirdī Jelgavā ar svinīgu pasākumu un neiztrūkstošo lentītes pārgriešanu tika atklāts jaunākais Škoda dīlers Latvijā – Absolut Auto-Mitau. Atklāšanā piedalījās nevien lūgtie viesi un uzņēmumu darbinieki, bet arī Jelgavas pašvaldības un pat Škoda auto rūpnīcas pārstāvji. Absolut Auto-Mitau ir unikāls projekts, jo tas ir pirmais Škoda dīleris, kur ēkas fasādē izmantota koka apdare. Esam vairāk kā priecīgi atklāt tik jauku autocentru Jelgavā. Mēs vēlamies sniegt mūsu klientiem arī arhitektūras, tehnoloģiju un ilgtspējas vērtības. Projekts veidots atbilstoši Škoda Green Retail konceptam, kas ietver tādus arhitektoniskos risinājumus, kam seko Škoda nākotnes ilgtspējīga partneru attīstība. Šis ir Škoda nākotnes virziens. Ne tikai automašīnas, bet arī nākotnes ēkas un to efektīva izmantošana. Autosalona platība ir 300 kvadrātmetru, kur izvietoti 6 jaunākie Škoda modeļi, pieejams arī plašs 240 kvadrātmetru serviss ar 5 pacēlājiem. Škoda importētāja vadītājs pasākuma laikā mums atklāja, ka Absolut Auto-Mitau ir nevis vienkārši jauns Škoda autocentrs, bet apjomīgāka projekta noslēgums. Ja mēs tā kopumā skatāmies, tad tieši partneris Zemgalē bija tas, kas šobrīd noslēdz to mūsu pirmo attīstības ciklu. Un šobrīd Škoda dīleru tīkls ir pārklājis faktiski visu ideālo nepieciešamo tīklu. Lai gan oficiāla atklāšana notika martā, autocentrs darbojas jau kopš pagājušā gada beigām un ne bez rezultātiem. Ja mēs zinām, ka Latvijā tirgo 2500 mašīnas, Škodas, jaunas gadā, tad attiecīgi mūsu plāns ir 120 līdz 150 mašīnas gadā. Un līdz šim brīdim, no pagājušā gada agra rudens, mēs esam sastrādājuši 150 mašīnām. Pasākuma laikā Absolut Auto-Mitau arī izziņoja par sadarbības uzsākšanu ar hokeja klubu Zemgale LBTU. Sakot ar nākošo hokeja sezonu, esam vienojušies ar hokeja klubu Zemgale par sadarbību, proti mēs nodrošināsim hokeja klubu ar autotransportu. Kas, protams, būs Škoda markas automobīļi. Kā jauna autocentra, tā citu Škoda dīleru draugi un klienti tiek laipni aicināti atklāt būtiskākos Škoda jaunumus auto izstādē, kas notiks aprīļa beigās. Šīs gads Škodas zīmolam ir tiešām īpašs ar dažādiem jaunumiem, ko mēs vēlamies atrādīt auto izstādē Ķīpsalā. Tad viena svarīga un būtiskākā lieta ir pilnīgi jauns modelis Škoda Elroq un modeļa atjauninājums Škoda Enyaq. Un būtiski ir pieminēt tas, ka šie pirmie modeļi, kas ir būvēti jaunajā moderna solida dizaina valodā, kas ir daļa no Next Level 2030 Škodas stratēģijas. Kā jau esam ziņojuši, Škoda šogad izlaidus arī 2 jaunus RS modeļus. Protams, vēl viena būtiska lieta ir 2024. gada pārdotākais modelis Latvijā. Ķīpsalā mēs plānojam atrādīt Kodiaq sportiskāko versiju RS ar pilnpiedziņu ar 265 zirgspēkiem. Un gan jau kaut kas gards atradīsies arī tiem, kas labprātāk skaita nevis zirgspēkus, bet gan eiro. Pirmo reizi Škodas standā būs iespējams iegādāties un apskatīties Škoda oriģinālos aksesuārus, vai arī atrast kādu jums nepieciešamu Simply Clever lietiņu vai arī jūsu automobīlim. Sekojot mūsu tradīcijām, arī šogad esam sagatavojuši īpašos izstādes piedāvājumus, tāpēc aicinam apmeklēt Škodas standu no 25. līdz 27. aprīlim Ķīpsalā.